Es stāstīšu par Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministriju. Tā ir vadošā iestāde klimata un enerģētikas politikas jomu pārvaldībā. Ministrija tika izveidota 2023. gada 1. janvārī, pārņemot kaut ko no ekonomikas ministrijas un no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas. Klimata un enerģētikas ministrijas darbības nodrošināšanai no ekonomikas ministrijas tika nodotas 2 enerģētikas politikas struktūrvienības – Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments, kā arī Ilgtspējības enerģētikas politikas departaments. Savukārt no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tika pārņemts Klimata pārmaiņu departaments. Klimata un enerģētikas ministrs ir Kaspars Melnis, kurš skaitās par klimata un enerģētikas ministru kopš 2023. gada 15. septembra līdz šim brīdim. Klimata un enerģētikas ministrijas padotībā atrodas 2 kapitālsabiedrības. Pirmā ir Sievides investīciju fonds, kura darbības mērķis ir vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju, kā arī otrā augstsprieguma tīkls, kas ir Latvijas elektroenerģijas pārvaldes sistēmas operators, kura pakalpojumi ir nodrošināt visiem tirgus dalībniekiem vienlīdzīgu pieeju pārvaldes tīklam un nodrošināt pārvaldes pakalpojumus atbilstoši noteiktiem pārvaldes pakalpojumu tarifiem. Galvenie klimata un enerģētikas ministrijas uzdevumi ir izstrādāt un pāraudzīt īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentus klimata un enerģētikas jomās, organizēt un koordinēt normatīvo aktu īstenošanu, nodrošināt ārvalstu un citu finanšu instrumentu finansēto klimata un enerģētikas projektu plānošanu, vērtēšanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli. Nodrošināt Latvijas siltumnīca efekta gāzu emisiju un piesaistes inventarizācijas un uzziņas sistēmas darbību un pilnveidošanu, kā arī Latvijas saistību izpildi un ziņojumu iesniegšanu ES, ANO un citos. Koordinēt starptautisko līgumu un konvenciju īstenošanu, pārstāvēt valsts intereses starptautiskajās organizācijās un Eiropas Savienības institūcijās klimata un enerģētikas jomās. Klimata un enerģētikas ministrija atrodas Latgales ielā 165.